Čau, čau! Šodien skatīsimies to, kādā veidā ir uzlabots jaunais Bloom konfigurators ar versiju 4.0 un strādāsim datorā. Lai sāktu darbu ar Bloom konfiguratoru, dodamies uz Bloom mājaslapu un augšējā labajā stūrītī mēs redzēsim e-servisu podziņu. Spiežam e-servisu, atvērsies jauns logs un, ja mums konts jau ir izmantots, tad automātiski tas tiks atvērts. Ja nav, spiežam login vai arī reģistrējamies attiecīgi un atvērsies programma. Tad šodienas tēma ir tieši par korpusu konfiguratoru jauno versiju 4.0. Atverot šo logu, jūs redzēsiet uzreiz informācijas tādu arī logu ar video, kur ir materiāls par to, kas tieši ir jauns šajā programmā. Varam šos video noskatīties. Kad esam noskatījušies, varam uzspiest vairs nerādīt šo paziņojumu un spiest OK, un šis paziņojums mums vairs nerādīsies. Runāt par pašas programmas interfeisu ir vairāki uzlabojumi, un viens no tiem ir tāds, kad mēs uzspiežot uz detaļām redzam to izmērus. Attiecīgi mainot arī detaļu gabarītus. Mums mainās arī detaļu izmērus, kuriem mēs uzspiežam. Ja mēs šo funkciju gribam atcelt, mēs varam iet uz ieskatījumiem, podziņa augšā labajā stūrī. Šeit parādās parādīt koka detaļu izmērus, varam atcelt un vai arī attiecīgi atstāt. Un ir vēl viens režīms uzslēgt tumšās krāsas režīmu, kas būs dark mode. Programma pārstartēsies un mums ir tumšais režīms, ja mēs vēlamies šādā strādāt. Papildus kreisajā pusītē mēs arī redzam jaunu sadalījumu. Mums mugursienas tagad ir izdalītas kā atsevišķas daļas un ir iespējams sadalīt tieši tādā pašā veidā kā fasādes. Uzspiežam uz mugursienu un varam uzvilkt šos līniju dalītājus. Iepriekš šāda funkcija nebija. Mēs tagad varam arī to darīt gan ar mugursienām un tāpat kā tas jau bija līdz šim, arī ar fasādēm. Ieliekot furnitūru, tagad tās kopēšanas funkcija ir tieši klāt pie paša furnitūras elementa, nevis labajā stūrī, kur tas bija iepriekš. Attiecīgi aktivizējam furnitūras elementu, kuru mēs vēlamies nokopēt, spiežam uz kopēšanas un velkam uz zonu, uz kuru vēlamies to pārkopēt, atlaižam vaļā. Programma kādu mirkli padomās, kamēr pielāgos parametrus, ja tas nepieciešams, un tiks veikta kopēšanas funkcija uz citu zonu. Mēs to zonu arī varam, protams, pārkopēt uz citu, uz nākošo, kur varbūt arī neatbilst šiem ten izmēriem. Pagaidām, kamēr programma to izdara, spiežam arī uz augšu. Un programma automātiski pielāgos arī to atvilknes izmēru, kāds ir maksimāli iespējams šajā zonā. Darīts un kopēšana ir veikta. Viena no jaunām iespējām ir iestrādāt profilu līstas integrētās, jeb saucamos golas rūkturu profilus, kā šajā piemēram 3 atvilknes un starp atvilkņu fasādēm attiecīgi ir attālums, kur tad iesēžas profilu līstas. Kā to paveikt? Sākam ar jaunu konstrukciju. Sadalām fasādi. Pamatiestījumos ielikšu augšējo attālumu 0 un apakšējo arī 0. Sadalām attiecīgi fasādi. Mums ir jāzina, protams, kādu profilas līstu mēs izmantojam. Šajā gadījumā piemērs ir par 30 mm attālumu starp fasādēm. Tas nozīmē, ja es gribētu 3 atvilknes, piemēram, atvilkne lielā, tad ir 24 mm attālums, pēc tam atvilkne lielā, tad atkal 24, tad mazā atvilknīte un 30 mm. 24, tāpēc, kad iestījumos man jau ir starp fasādēm uzlikt 3 mm, kas uz abām pusēm izveido 3 plus 3, 6 mm, tāpēc, lai kopā būtu 30 mm. Fasādi iet automātiski sadalās, uzspiežam uz katru fasādi, kuru vēlamies noņemt nost. Spiežam atvērts nodalījums. Nospiežam pogu bīzēt kopā atcelt, lai fasādīts vairs nepārbīdās. Un tad, lai iegūtu šo profilu līstas rūktu, mēs liekam iestiprināto plauktu. Uztaisam viņu kā sprājas priekšpusē. Samainām izmērus zinot savu profilu līstas rūkturi. Un man ir zināms, ka šis, ko izmantos, ir 67 augstumā un 26 plats. Novietojam šo profilu līstu vertikāli, un tagad galvenais ir nolikt viņu tieši pa vidu starp abām fasādēm. Es zinu, ka uzlikumam jābūt ir attiecīgi 18,5 mm, un to es varu šeit ievadīt. Tā.
un fasādī, un šis profils nostājas pa centru. Lai šis profils attiecīgi strādātu kā rokturis, mums vajadzīgs šeit pie papildus funkcijas nospiest pārvietot uz labo ārmalu un pārvietot uz kreiso. Lūk, un arī uz kreiso. Tas attiecīgi izveido šo frēzējumu kontūru pašā sāna panelī. Un, kad mēs eksportēsim failus vai tie CNC failu vai arī rasēm, tad mēs redzēsim šo profilu līstes kontūru. Attiecīgi atkārtojam šo pašu darbību arī uz vidēju un uz augšējo profilu līsti. Papildus funkcijas arī tieši fasādēm un iekšējām fasādēm, jeb šīm salēduma vietām ar fasādu un augšējiem un sānu paneļiem. Mēs attiecīgi, lai to redzētu, mēs pie fasādes izvēlamies nevis uzlikta, bet iekšējā fasāde, un mēs katram sānam varam attiecīgi mainīt šo pozīciju. Piemēram, kreisai malai un labai malai uzliktā un arī apakšpusē. Un mums izveidos tāds kā kumodas skapīts, kuram augšējais panelis ir pāri fasādei. Mēs varam arī nomainīt to, cik dziļāk vai ir fasāde attiecībā pret augšējo paneli, piemēram, uzliekam 5 mm, un tā tiek pabīdīt dziļāk. Attiecīgi arī mugursienai mēs, piemēram, varam uzlikt, lai zāģējums, jo mums ir gropēta mugursiena, piemēram, 3 mm biezumā. Uzliksim, kad mums ir 5 mm gropa, 3 mm HDFs, un mēs to mugursienu nelaižam līdz galam, bet līdz sāna gropas attālumam, un tad gropa nav līdz galam. Veidojot lielākas skapja konstrukcijas, tagad ir iespējams arī iekšējām konstrukcijām, kā piemēram iekšējām atvilknēm, veikt sadalījumu starpsienai vai plauktam, un tās nevirzot līdz, tā kā neiestrādāt līdz pašam galam. Attiecīgi, šeit ir uzspiežot uz, piemēram, šī te plaukta, arī ir papildus funkcija pārēt uz labo ārmalu. Iepriekš būtu šādi bijis, un mēs nevarētu šo plauktu samazināt līdz šai vertikālai starpsienai. Šobrīd šāda funkcija ir, un kas izveido šādu iespēju uztaisīt iekšējos, piemēram, atvilkņu blokus konkrētā zonā, kreisā vai labā pusē skapinīšā. Paldies, ka noskatījies šo video. Ja tev ir kādi jautājumi par jaunajām funkcijām vai programmas izmantošanu kopumā savam projektam, droši sazinies ar mums un nekautrējies vaicāt.